Valsts robežsardzē dienesta suņus apmāca un izmanto šādās specializācijās: cilvēku smaržas meklēšana, bīstamu personu meklēšana un aizturēšana, narkotisko vielu meklēšana un stravākstielu meklēšana. Cilvēku smaržas meklēšanas specializācijas suņus izmanto valsts robežas apsardzībā, robežapsardzības nodaļās uz zaļās robežas, bet vielu meklēšanas suņus izmanto robežu kontroles punktos un imigrācijas dienestām. Tāpat valsts robežsardzes kinoloģijas dienests sadarbojas arī ar citām tiesību sargājošajām iestādēm: valsts policiju, ieslodzījuma vietu pārvaldi, muitu, militāro policiju. Visiem dienesta suņiem ir jābūt kontrolējumiem, līdz ar to suņus apmāca paklausības elementiem. Suņa iešana blakus, šķēršļu pārvarēšana, izturības vingrinājums, komandas sēdi, guli un suņa piesaukšana pie sevis. Katru gadu valsts robežsardzes koledžā notiek starptautiskās sacensības: cilvēku smaržas meklēšanas specializācijā, narkotisko vielu meklēšanas specializācijā un biatlona sacensības. Kinologi ar dienesta suņiem, kuri ir ieguvuši godalgotas vietas, piedalās kinologu sacensībās arī ārzemēs – Lietuvā, Igaunijā, Baltkrievijā, Holandē, Beļģijā, kā arī Vācijā. Sākot ar 2007. gadu, kinologi ar dienesta suņiem tika iesaistīti Frontex aģentūras organizētajās kopējās operācijās uz Eiropas Savienības ārējās robežas. Kinologi aktīvi iesaistās dažādās starptautiskajās aktivitātēs, kā arī patstāvīgi papildina savu pieredzi sadarbībā ar Eiropas Savienības dalību valstu kolēģiem. Pateicoties profesionālajai dienesta suņu sagatavošanai un kinologu patstāvīgajam darbam, ik gadu uz valsts robežas izdodas aizturēt vairākus desmitus robežu pārkāpēju, kā arī atrast narkotisko vielu, cigarešu un citu aizliegto vielu slēptuves. Kopumā valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs šobrīd dienestā tiek izmantoti vairāk nekā 110 dienesta suņi. Pārsvarā šie dienesta suņi ir izvietoti uz austrumu robežas, uz Eiropas Savienības ārējās robežas, uz robežas, kas ir starp Latvijas Republiku un Krievijas federāciju un starp Latvijas Republiku un Baltkrieviju. Pateicoties dienesta suņiem, dienesta suņu unikālai spējai diferencēt un uzrādīt pat ļoti mazu koncentrāciju smaržas, ar dienesta suņu palīdzību tiek atklāti robežu pārkāpēji, kas citādos apstākļos nebūtu iespējams. Paklausības vingrinājumi, ko jūs šobrīd skatāties, ir pamatapmācības elementi, ko māca katram valsts robežsardzes dienesta sunim. Tas ir nepieciešams, lai suni sagatavotu jau specializētai apmācībai, jo šajā specializētajā apmācībā būs ļoti svarīgi, lai dienesta suns izpilda visas kinologa dotās komandas un lai apmācības process būtu vienkāršāks. Dienesta suņu apmācība kopumā ilgst apmēram līdz suns sasniedz 2 gadu vecumu. Tātad šajā laikā dienesta suņiem tiek apmācīti paklausības elementi. Dienesta suns tiek socializēts. Tas nozīmē, ka viņu pieradina pie dažādiem apstākļiem, gan atrodoties pilsētā, starp citiem cilvēkiem, starp citiem dzīvniekiem, suņiem. Un šādos apstākļos sunim jābūt socializētam, kontrolējamam un nav jābūt agresīvam. Nākošais vingrinājums jūsu uzmanībai tiek piedāvāts narkotisko vielu meklēšana improvizētā bagāžā. Tātad jūs redzat, ir vairākas koka kastes, un vienā no tām ir noslēptas narkotiskās vielas. Valsts robežsardzes dienesta suņi tiek apmācīti dažādu veidu narkotisko vielu meklēšanai, sākot ar marihuānu, hašišu, heroīnu, beidzot ar kokaīnu, amfetamīnu. Tātad tās narkotiskās vielas, kas ir izplatītas Latvijā un ko tiesību sargājošās iestādes nodrošina, lai šī izplatība mazinātos. Dienesta suns tiek mācīts izmantojot šī suņa dabīgo vēlmi spēlēties. Tas nozīmē, ka
dienesta suns nevis tiek barots ar narkotiskajām vielām, kā tas bieži vien tiek uzskatīts, bet gan dienesta sunim iemācā meklēt viņa rotaļlietu, kurai ir narkotiskās vielas smarža. Un attiecīgi, atrodot narkotisko vielu, dienesta suns to uzrāda pasīvā veidā. Tas ir vai nu apsēžoties, vai nu apguļoties, vai nu vienkārši sastingt to. Tātad jūs varat vērot, kurā brīdī dienesta suns meklējot, it kā apstāsies un sastings. Tātad tā būs zīme, ka šajā vietā suns jūt narkotisko vielu smaržu. Tātad kaut ko aizdomīgu jau kinologs ir pamanījis. Jā, un suns uzrāda narkotisko vielu klātbūtni šajā kastē. Paldies Valsts robežsardzes koledžas kinologiem. Valsts robežsardzes dienesta suņi tiek apmācīti bīstamu personu aizturēšanai, bet tas nenozīmē, ka šie dienesta suņi arī ikdienā ir agresīvi. Apmācības process tiek veidots tādā veidā, ka dienesta suņiem tiek izmantots atkal, kā jau es minēju, šī viņu vēlme spēlēties, un attiecīgi arī šī aizturēšana tiek balstīta uz šo suņa vēlmi. Un attiecīgi priekš suņa šis vingrinājums ir kā spēle. Tātad tajā netiek prasīts, lai suns būtu agresīvs, bet viņam ir jāizpilda šī cilvēka satveršana un noturēšana. Ikdienā dienesta suņi pārsvarā dzīvo kinologu dzīvesvietās, bieži vien kinologu ģimenēs kopā ar citiem ģimenes locekļiem. Un šāda veida apmācība nekādā mērā neietekmē suņa agresivitāti. Un arī pēc tam, pēc šīta vingrinājuma, jūs varēsiet redzēt, ka kinologs atgriezīsies ejot cauri cilvēkiem, un suns neizrādīs nekādas agresijas pazīmes. Suņi ir socializēti un pēc būtības nav bīstami apkārtējiem cilvēkiem. Suņi strādā tikai pēc kinologa dotās komandas. Tātad šobrīd jūs varat redzēt, kontrabandisti ir atbraukuši pēc savas preces un mēģina iekrāt viņu mašīnā. Robežsargi ir izveidojuši slēpni un attiecīgi pēc šo te kontrabandistu darbību veikšanas mēģinās viņus aizturēt. Tātad dienesta suns ir paveicis savu darbu, pārkāpējs ir aizturēts, un šobrīd kinologs mēģinās tātad šo te suni dabūt vaļā, nost no pārkāpēja un turpinās viņa konvojēšanu.
Paldies robežsargiem un viņa dienesta suņiem. Paldies jums par uzmanību. Маш, ну, нашли это.